bieži vien jau tie mošķi, briesmoņi zem gultas un skapjos un bubuļi un vēl sazina, kas ir bērna paša emocijas. Tajā brīdī, kas notiek, tas vecāks noliedz bērna emocijas. Viņš pasaka, tā kā tu baidīties nedrīksti, tā kā tevi jābūt lielam, pieaugušam, tiec pats galā ar tām emocijām. Mūsu vecāki bieži mēģina izmantot tādus vārdus kā dusēt mūžīgajā mierā, vai viņš aizgāja tālā ceļojumā, vai un tas bērniem rada šausmīgu nedrošību un bailes. Mamma, teiksim, vai tētis uzzīmē uz plaukstas bērnam sirsniņu un saka, tad, kad tu pa nakti pamosties, un ja tas ļoti nobijies, un reku piespied to podziņu, mana mīlestība ātri atceļos pie tevis. Mēs visi pieļaujam kļūdas. Nav vecāku, kas nepieļauj kļūdas tiešām. Un tas ir ok. Mēs arī esam cilvēki, mēs arī to darām pirmo reizi. Pulkstens ir 2 naktī. Tavā gultā ielien trīcošs bērns un čukst. Es redzēju skapī ēnu. Bērnu bailes nav tikai kaprīze. Tās ir durvis uz viņu iekšējo pasauli. Šodien mūsu studijā ir Lelde Logina, certificēta ārsta psihoterapeite un RSU psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras pasniedzēja. Mēs nerunāsim par pāries pats no sevis padomiem, bet par to, kas notiek bērnu smadzenēs. Sarunu vadīšu es, Ella Karela no Vecāku organizācijas studijas. Paldies Skrīveru saldumiem un Tiny Giant Latvijā ražotām kafijas pupiņām gardākai sarunai. Tad šodien tāda īpaša tēma. Es domāju, kādā brīdī tas skar katru vecāku, varbūt katru bērnu. Varbūt kāds ir izsprucis veikā, bet izstāsta, ka ir tādas dažādi periodi, kad tas uznāk un tās bērnu bailes. Varbūt sāksim ar to, kāpēc, es tā teikšu, pat varbūt pēkšņi kaut kā pa posmiem tas rodas, vai tas ir normāli, vai mums tas ir tiešām jāizdzīvo, vai mēs kaut kā no tā varam varbūt izvairīties. Ja mēs runājam par bailēm tieši no tumsas, tas ir pilnīgi normāli. Bailes vispār kā emocija ir mums pilnībā visiem. Neviens nav izsprucis vēl, nav cilvēku bez bailēm. Tās bailes ir pilnīgi normāls attīstības posms, ar ko saskarās arī skatījos statistikā aptuveni 50 līdz 80% bērnu. Varbūt tie 20% izsprūk, bet lielākā daļa bērnu tomēr ar to kaut kādā mērā saskarās. Iemesli tam ir dažādi. Pirmais iemesls ir tīri tāds evolucionārais iemesls, tāpēc, kad sen pagātnē mūsu senči taču arī, pat cik mēs esam tādi dienas radības, kam arī redz ir pielāgota dienā, tad tajā laikā arī, tad, kad bija dažādi plēsēji, dzīvnieki, kaut kādu uzbrukumu varēja notikt tieši naktī. Es atvainojos, Jā, tad tas varēja notikt naktī, un tāpēc naktī arī, arī mūsu senči bija vairāk nepasargāti. Un varētu teikt, ka tās bailes ir tā kā ierakstītas mūsu DNS un mūsu ģenētikā, un viņas nāk līdz mums visiem līdz. Tāpēc ir tas viens tāds tīri evolucionārais stāsts. Nākamais ir tīri tāds psiholoģiskais un kognitīvais, kas nozīmē to, kognitīvais pirmām kārtām ir tas, kad bērniem, sevišķi tajā vecumā, kas ir 3 līdz 6 gadi, kas ir tas galvenais periods arī, kad tās bailes no tumsas arī ir visizteiktākās, stāsts par to, ka bērniem ļoti aktīvi ir amigdala. Ir tāda mūsu smadzeņu struktūra, kas varētu teikt ir mūsu dūmu detektors. Kas tā kā mēģina saprast, vai ir bailes, vai nav jābaidās, vai nav, bet bērniem vēl nav attīstīta prefrontālā garoza, kas atrodas mums aiz pieres, kura principā atbild mums par loģisko domāšanu, par racionālo domāšanu, par kritisko domāšanu, tāpēc bērniem vēl šī daļa nav attīstīta. Un tur jau arī tas stāsts, ka bērniem ļoti bieži tajā vecuma posmā ap 3-6 gadiem ir ļoti attīstīta iztēle. No pasaku tēliem, multfilmām, draugu dzirdētā, varbūt vecāki kaut ko stāstījuši, vecākie siblingi sastāsta visu kaut ko. Un tad bērnam sāk rasties visādas domas, un tajā tumsā jau arī ļoti bieži tas, kas nāk kopā, arī ir bailes no briesmoņiem, mošķiem. Liekas, ka tur kaut kas slēpjas, kaut kas ir, un varētu teikt, ka bērna smadzenes aizpilda tos tukšumus. Viņi tur ieliek kaut kādu savu iztēles objektu. Tas ļoti bieži arī tas, kad reizēm krēsls, kas krēsls stāv istabā ar kaudzi ar drēbēm, mums pieaugušiem mēs to redzam, kāds ir vienkārši tipiskais krēsls ar drēbēm. Bērniem tumsā tas var izskatīties pēc kaut kādas formas, vai tur kaut kas stāv, vai
aizkariem, ja kaut kādas ēnas tur, teiksim, mainās, tad arī tur var saskatīt it kā kaut ko draudošu vai biedējošu. Vai vienkārši kaut kā tas nezināmais, ka tu Jā. tā kā tieši nepāredzi varbūt to istabu. Jā, tieši tā, tāpēc, kad naktī arī kas notiek, tā kā mūsu aizsardzības mehānismi samazinās un mūsu kontrolas spēja zūd. Jo mēs neredzam, mēs nespējam kontrolēt. Dienā mēs visu redzam, varam pārraudzīt un ļoti labi arī nokontrolēt. Bet tas stāsts arī par tām bailēm no tumsas mēs varētu sadalīt tādos 4 vecumposmos, tādās 4 grupās. Pirmā grupa ir no 0 līdz 2 gadiem. Tad tajā posmā visbiežāk bērniem nav bail no tumsas. Viņiem ir bail tiešām no reālām lietām, no trokšņiem, no pēkšņām kustībām. Un tas tieši ir tas periods, kad bērniem ļoti izteikti ir atdalīšanās trauksme vai šķiršanās trauksme. Kad bērni galvenokārt baidās par to, ka vecāki kaut kur aizies un viņi var neatgriezties. Jo bērni vēl nav, varbūt viņi ap 2 gadu vecumu jau saprot, ka tā ir mana mamma vai mans tētis. Viņi ir un viņi eksistē arī tad, kad es viņus neredzu. Bet, teiksim, ja vecāks aiziet projām, bērnam nav īsti tās izpratnes, vai viņš atgriezīsies vai neatgriezīsies. Un tad viņam tur sākās tās savas interpretācijas. Tāpēc par tumsu kā tādu tajā vecumposmā bailes nav. Tad ir tie 3 līdz 6 gadi, kas ir tiešām tas pīķis un tas lielais briesmoņu un mošķu laiks un tumsas laiks. Pēc tam ir jau skolas vecuma bērni, varētu sadalīt līdz aptuveni 7 līdz 10 gadu vecumam, 11. Tas ir tas brīdis, kad bērniem tās bailes no tumsas var būt, bet viņas jau mainās. Viņas vairs nebūs no mošķiem vai no tā, ka tumsā kaut kas varētu dzīvot. Viņiem tās bailes ir tādas realistiskākas no pērkona, no suņiem, no tā, ka varētu uz kādu zagļu ielausties. Bieži vien šajā vecumposmā bērni arī prasto aizslēdz durvis. Jā. Viss ir kārtībā, neviens neielauzīsies. Un tas, kas arī ir šajā vecumposmā, varbūt bišķiņi arī pirms tā skolas vecuma, sāk parādīties arī bailes no nāves. Viņi sāk saskarties ar to, un arī tas temats ļoti daudz ienāk, jo bērni nesaprot, kas tas ir. Un vecāki arī ļoti bieži apjūk un baidās par to runāt. Un nezin, kā to pastāstīt. Un tad bērnam arī sevišķi vēl, ja vecāki izšķirās savā starpā, tad bērniem tie jautājumi var palikt ļoti aktuāli. Tas, kas vēl ir par bailēm no tumsas, kad viņas var arī ļoti aktualizēties tādos krīzes brīžos vai pārmaiņu brīžos. Piedzimst siblings, māsa vai brālis, uzsākot bērndārza gaitas, vecāku šķiršanās, piemēram, kaut kādi traumatiski notikumi. Uz visa tā fona bērns uzreiz noregresē, viņš tā kā atgriežas tādā psiholoģiski iepriekšējā attīstībā uz īsu brīdi, un tad var sāsināties šīs bailes. Jā, tu jau pieminēji, ka tad ne tikai no tumsas, bet es arī gribēju runāt par to, ja saskars ar šo kaut kādu nāvi. Bija arī man mazā puika bērndārsā, redzēju, kā tas notika, kad viņa draudziņam bija tātad izgājis cauri šim, es saprotu, opīts vai bija nomirs. Jā. Un īsti viņš netiek ar to galā, tad varbūt kas būtu tas pirmais, ar ko vecākam vajadzētu tomēr stāstīt, cik dziļi, kā mēs to jo tā ir baisa tēma. Pat, es domāju, tur 10, 11 gados, kad tu saproti, ka tomēr tas arī vecāks nebūs uz to mūžu. Kas varbūt būtu tie pirmie vārdi, ar ko mēs varētu sākt ar šo bērnu runāt? Pirmkārt, jau vispār nenoliegt to faktu kā tādu, neizvairīties par to runāt, par to ļoti būtiski runāt. Pirmais solīts ir tāds, kad pastāstīt vispār, ka nāve ir tāds normāls dzīves posms, ka tam izējām cauri gan mēs, visi cilvēki, dzīvnieki, un pastāstīt, ka tajā brīdī, kad cilvēks nomirst, viņš vairs neēd, viņš tā kā vairs nav, kā lai to pasaka, viņam vairs nekas nesāp, viņš vairs bioloģiski nav dzīvs, viņš neēd, viņam aciņas nevarās, nekas nenotiek. Bet viņš ir mierā tajā brīdī. Galvenais ir nesākt bērnam stāstīt sarežģītus terminus, kā, teiksim, ļoti bieži, varbūt mūsu vecāki bieži mēģina, izmantot tādus vārdus kā dusēt mūžīgajā mierā. Vai, viņš aizgāja tālā ceļojumā, vai, un tas bērniem rada šausmīgu nedrošību un bailes, tāpēc, ka, ja mēs pasakām, ka viņš aizmiga mūžīgā miegā, tad bērnam ir tās bailes, ja es iešu gulēt, es arī aizmiegu un es nepamostos. Un sākās šausmīga panika. Vai aizgāja kaut kādā tālā ceļojumā, vai aizgāja aizsaulē,
tad arī bērnam ir tā kā, viņš būs atpakaļ, viņš atgriezīsies, kaut kas būs. Tas ir viens, un otrs arī, teiksim, arī bieži vien cilvēki jau nomirst arī, kad viņi tiešām ir ļoti slimi. Un tas arī bērnam vienkāršā formā nevajadzētu teikt, vecmāmiņa vai vectētiņš nomira, tāpēc, ka viņš bija slims. Tad bērnam pie pirmajām saaugstēšanās vai kaut kādām slimības pazīmēm arī var sākties tāds panikas stāvoklis, kad ar mani arī kaut kas notiek. Arī tur vajadzētu pastāstīt to, kad veci cilvēki, viņš tā kā vai oma vai opis, teiksim, bija ļoti, ļoti slimi, un tā kā parasti cilvēki tā kā mūsu vecumā neslimo ar to, un tā bija tiešām smaga slimība un bija grūti. Un iedot arī bērnam to drošības sajūtu, un teiksim, viņš prasa, mam, tu arī kādreiz nomirsi, vai tēti, tu arī nomirsi. Un tad var teikt, ka nē, tas, protams, ir tāds normāls dzīves cikls, bet es plānoju ar tevi būt kopā vēl ļoti, ļoti ilgu laiku, un es nekur nepazudīšu. Un cilvēki parasti nomirst, ka viņiem ir ļoti, ļoti liels vecums, un kad viņi jau ir nodzīvojuši savu dzīvi. Tādā mierīgā formātā par to runāt. Lai bērnam nepaceļās tā trauksme, jo tas, kas ļoti bieži notiek, tā kā vecāki arī apjūg, kad bērns sāk par šo runāt. Pašam jau sāp tā emocija, tu saproti, ka būs tā šķiršanās. Jā, un, protams, un tad vēl tur ir tā otra nianse, kas ir sērošana. Un arī ar bērnu runāt par to, kad censties uzklausīt, kādām emocijām viņš iet cauri, kā viņš jūtās. Tā kā, ja viņš raud un tiešām pārdzīvo un ir ļoti skumjš, tad būt līdzās. Ja viņš dusmojās, tā kā, ka tas ir negodīgi un kāpēc tas tā ir, arī būt līdzās un normalizēt un validēt tā bērna izjūtas, jo mēs visi izējām cauri tam sērošanas procesam, un kas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski arī, cik es redzu terapijā pacientus, ka viņi ļoti bieži nāk no ģimenēm, kurās nerunāja par sērošanu. Tā kā, un vispār, ka kāds nomira, izlikās, ka tas nav bijis, visi dzīvojam tālāk. Un sērošana tiešām ir tāda lieta, kur varbūt tāds emocionāls karuselis, kur var būt visdažādākās emocijas. Sākumā ir tas noliegums, ka nevar būt, ka tas tiešām ir noticis. Pēc tam var parādīties vairāk tāda dusmu fāze, ka tas ir tā negodīgi, tad ir kaut kur tā kaulēšanās, bet varbūt viņš atnāks atpakaļ, bet varbūt viņš tiešām nav nomiris, varbūt ir kaut kā citādāk. Un tad kaut kur parādās arī tā skumja fāze, un tikai tad ir tā pieņemšana. Un tas ir arī bērnam iedot to sajūtu, kad arī mēs sērojam, mēs neslēpjam tās emocijas, mēs arī neapgrūtinām bērnu ar savām emocijām, nestāstam, ka vai man ir tik smagi un grūti, bet teikt, kad šis cilvēks mums bija ļoti svarīgs, viņš ļoti, ļoti mums visiem pietrūks, bet mēs varam būt kopā un runāt par to un atcerēties labos mirkļus un foršās atmiņas, un tādā veidā par to runāt, lai nav tas milzīgais smagums, ka nāve ir kaut kas biedējošs. Un atgriežoties pie tām tumsas bailēm, tad arī jau minēja, ka, piemēram, bērns tiešām skrien ārā no istabas, saka, man tur ir monstri. Un tad arī, cik es esmu dzirdējis, tad divi varianti. Viens vecāks saka, nē, tur nekā nav, bezmaz nomierinies. Otrs ir, jā, es tur iešu viņu uzveikt, un tad istaba būs tīra. Varbūt kurš no šiem vai vispār vēl trešais variants, kā mēs ar tām tad reaģējam uz šīm arī tumsas bailēm. Jā. Jo tu saki, tas ir tiešām tāds posms, kas ir, teiksim, normāls, ja? Tam bērns iziet cauri, tad kā šajā posmā vecākam tieši rīkoties? Vēl viena lieta arī, ko es aizmirsu pieminēt, pirms arī pastāstīšu, kā rīkoties tajā situācijā. Bieži vien jau tie mošķi, briesmoņi zem gultas un skapjos un bubuļi un vēl sazina, kas ir bērna paša emocijas. Un tas arī ļoti jāņem vērā, tāpēc, ka bērni līdz kaut kādam vecumposmam viņi vēl nemāk tīri regulēt savas emocijas un atpazīt tās emocijas. Un viņi nemāk viņas verbalizēt un izteikt. Un ļoti bieži tās emocijas viņi tā kā ieprojicē, ieliek iekšā tajā briesmonī, ka viņš ir tas, kas ir dusmīgs, viņš ir tas, kas nāks un darīs pāri. Piemēram, bērnam pašam ir bail, jo bērnam no sākuma ir ļoti bail sadusmoties kārtīgi uz vecāku, jo tas var kaut kur asociēties ar tām bailēm, kad tas vecāks pazūda, viņš mani vairs nemīlēs, viņš mani vairs nepieņem. Un tad arī var runāt ar bērnu par tām emocijām, jo ļoti bieži arī tie mošķi ir kaut kāda greizsirdība, piemēram, viņam piedzimis siblings ģimenē, māsa vai brālis, kad trūkst uzmanības, teiksim, no vecākiem. Vai tas varētu būt
Arī kaut kādas tiešām dusmas, nezinu, par to, kas bērnu dārzā notiek, vai par to, ka vecāki ir izšķīrušies, vai par to, ka vecāki strīdās savā starpā. Tur ļoti daudz kas var būt. Un tas stāsts, ko tu minēji par tiem abiem variantiem, godīgi sakot, neviens nav korekts. Tāpēc, ka pirmajā variantā, kur saka, ko tu tur izdomā, tur jau nekā nav, tā kā tajā brīdī, kas notiek, tas vecāks noliedz bērnu emocijas. Viņš pasaka, ka tu baidīties nedrīksti, tā kā tev jābūt lielam, pieaugušam, tiec pats galā ar tām emocijām, ja man nav kapacitātes ar to tik galā. Varbūt mazliet brutāli izklausās, bet tas ir tas vēstījums kaut kur nodot, kad baidīties nedrīkst. Un bērns, ja ir šāda konsekventa attieksme, teiksim, kur bērnu izjūtas tiek minimizētas vai izsmietas, vai bērns tiek kaunināts, kādas muļķības, taču tādu briesmoņu nav, ko tu te izdomā. Esi taču liels, taču puikas nebaidās, piemēram. Ka bērnam tas laika gaitā nostiprina to, ka es nedrīkstu dalīties savām emocijām. Un bērns paliek pats ar to. Savukārt otrs variants, kur ir mamma, kura saka, jā, iesim to briesmoni uzvarēt un pieveikt. Tur ir atkal tā otra puse, ka tad atzīst, ka tāds briesmonis ir. Bet tāda briesmoņa nav patiesībā. Tas, ko var darīt tajā brīdī, ir būt ar to bērnu kopā, teikt, es redzu, ka tu esi nobijies. Tas, ko var darīt, to var pavērst par tādu rotaļu. Teiksim, būsim tagad briesmoņu vai mošķu detektīvu, uzliksim tur tos lukturīšus uz pieres un iesim skatīties un meklēt, vai viņš tur ir. Vai kopā ar bērnu vienkārši pārbaudīt, jā, es atnākšu paskatīsimies tur zem gultas vai skapī, vai tur kaut kas ir, un iedot bērnam to drošības sajūtu, ka rekur tie vecāki ir ar mani manās emocijās, viņi iztur tās manas bailes, ir ar mani kopā, un tas mošķis tur nav, un tad ir droši iet tālāk gulēt. Bet ir arī daudzas citas lietas, ko var darīt. Pirmais tas, ka bērni ļoti bieži saka, atstāj lūdzu ieslēgtu gaisu. Sākumā varbūt kaut kur var, bet arī svarīgi ir neaiziet tajā pusē, kur mēs sākam bērnam gulēt katru dienu blakus, tāpēc, ka viņš ir nobijies un tā, ka pa nakti paliekam. Vecāki bieži vien, tas, kas arī notiek, vecāki bieži uz bērna bailēm reaģē paši ar savām emocijām, tāpēc, ka bērnu emocijas aktivizē mūsu iekšējo bērnu. Ja mūsu vecāki nav varējuši tikt galā ar mūsu emocijām, būt līdzās, mums būs grūtāk to izdarīt ar bērnu. Un līdz ar to, vai arī mēs esam ļoti pārguruši, vai mēs jūtamies vainīgi, vai mēs esam bezspēcīgi. Un tad bieži vien arī iznāk tās reakcijas, ka tā mošķis taču tur nav, ko tu tur izdomāji, čučēt, viss ir kārtībā. Tas ir viens. Bet tas, kas ir svarīgi, bērnam var piedāvāt, vai tu justos drošāk, ja tev būtu naktslampiņa ieslēgta. Piemēram, ir tās silikona mantiņas, kaut vai maziņa tāda gaismiņa arī bērnam var iedot milzīgu drošības sajūtu. Tas ir viens. Otrs var ar bērnu sākumā pasēdēt, pateikt, labi, es pabūšu ar tevi 5 minūtes, pēc tam es aiziešu, bet, ja tu gribi, es pēc tam varu atkal atnākt atpakaļ. Jo tas mērķis jau ir tāds, ka sākumā mēs esam ar bērnu kopā ar to emociju, un pēc tam mēs mācam bērnam, ka viņš var pats izturēt. Viņš var aizmigt, viņš var tikt galā ar tām bailēm, un tad viņš ir augt par drosmīgu cilvēku. Vēl var piedāvāt tam bērnam uzzīmēt, teiksim, tās bailes. Uzzīmēt, kas tas tāds varētu būt, vai uzzīmēt, nezinu, kā tu jūties, vai kāds tas mošķis tur varētu būt. Tas ir viens. Otrs variants ir arī spēlēt lomu spēles, piemēram, kopā ar to bērnu, kā mēs uzvaram tur tās bailes, vai ar rotaļlietām spēlējoties. Vai arī lomu spēles tādas, kur mēs spēlējam lauvas vai dinozaurus. Piemēram, kur bērns var rūkt un viņš var tur skaļāk uzvesties un kur viņš var arī mūs uzveikt. Nevienmēr, bet lai ir kaut kādas reizes, ka bērnam ir tā sajūta, es varu uzvarēt, tad es esmu kompetents, es spēju. Vēl viena ideja arī ir, ka varētu izmantot tādu kā pārējas objektu mīļmantiņu, piemēram, iedot vai sēdziņu vai mammas krēklu, kurš smaržo pēc mammas. Vēl es kaut ko ļoti, ļoti interesantu, sirsnīgu lietu lasīju par to, ka varbūt tāda brīnuma podziņa. Mamma, teiksim, vai tētis uzzīmē uz plaukstas bērnam sirsniņu un saka, tad, kad tu pa nakti pamosties un ja tas ļoti nobijies, un rekur piespied to podziņu, mana mīlestība ātri atceļos pie tevis. Un tas liekas tik sirsnīgi un arī bērnam iedod tādu gan iluzoru, bet tādu kontrolas sajūtu, ka viņš var.
Vēl viena lieta arī, ko nevajadzētu darīt un no kā vajadzētu izvairīties, ir neatstāt bērnu vienu pašu tumsā. Reizēm liekas, tāda riktīga ekspozīcijas terapija, tagad bērnam liks sajusties droši, piemēram, izslēdzam viņu gaismu, paliec tumsā un pārvar tās bailes un būs labi. Nē, tas bērnam var atstāt milzīgu traumu. Un tāpēc tas arī tāda lieta, ko nebūtu vēlams darīt. Jo vienkārši arī, kad bērns attīstās bailes un viņš iemācās viņus tolerēt, viņš iemācās ar viņām būt, tad viņš var arī izaugt par cilvēku, kuram ir veselīgs pašvērtējums, veselīga pašapziņa, ka viņam ir tā sajūta, ka viņš nebaidīsies saskaroties ar kaut kādām bailīgām situācijām, ka nē, man ir jāizvairās, es nedrīkstu, tas ir šausmīgi biedējoši. Un tāpēc tas ir tik fundamentāli arī par tādām bailēm, kas ir par tumsu vai mošķiem, tomēr bērnu uzklausīt, jo bailes viņam ir īstas. Tas nav tā, ka viņi izdomā vai viņi manipulē. Viņi jūt to emociju tajā brīdī. Jā, tas bija arī mans jautājums, vai var kādā brīdī tas jau pāriet arī par manipulāciju, kad, kur mamma vienreiz ar mani pagulēja, jo es mošķis pie manis bija, tad jau es turpinu. Vai otrs ir, ka patiešām tām bailēm varbūt arī jau nāk klāt kaut kāds fiziskais vēders sāpes, galvas sāpes, un tad vecākam arī tad jau jāizvērtē, varbūt kurā brīdī tomēr jāmeklē ir kaut kāda palīdzība. Redz, tur tas stāsts par bērnu manipulāciju. Tas tāds ļoti divdomīgs jautājums, jo šķiet, ka bērni tādā agrīnākā vecumā viņi jau vēl nemāk manipulēt. Tur ir jābūt tomēr nobriedušai tai prefrontālai garozai, lai varētu manipulēt. Bet bērni var viņi redz, protams, ieguvumu, ka vecāks paliek ilgāk ar mani, un viņi var kaut kādā ziņā gribēt to vairāk, jo tad es dabūju to, kas man patīk un ko es vēlos. Un tur ir savukārt tālāk vecāka darbiņš par to, ka vecākam ir jābūt tam, kas novelk tās veselīgās robežas, netraumējot bērnu. Jo bērni nemāk vēl paši regulēt savu nervu sistēmu, un mēs esam tie, kas palīdz viņam regulēt. Mēs esam kā tāds konteineris, kur bērni saliek iekšā visu savus pārdzīvojumus, mēs viņus sagremojam un iedodam viņam gatavu rezultātu atpakaļ. Tas ir viens. Tas otrs, runājot par tām vēdera sāpēm un galvas sāpēm, tas varētu vairāk būt tieši gadījumā, ja tās bailes palaiž garām un nepieķerās viņam. Ja bērnam ir kaut kādas emocijas, ar kurām viņi netiek galā, bērniem vispār līdz brīdim, kad viņi sāk runāt, apzināties tās emocijas, tā ir norma. Tas arī bērnu dārzā aizejot, bērni sāk slimot nevis tāpēc, ka viņi pēkšņi saskarās ar maģiskām infekcijas slimībām, kas arī ir sava daļa patiesības, bet tāpēc, ka viņiem ir jāatdalās no vecākiem. Tur ir citi sveši cilvēki, tur ir daudz citi bērni, man ir jāiedarās, man ir jāadaptējās, un tad viņi ļoti bieži slimo sākumā, jo tas ir tas viņu veids, kā viņi pasaka, man bailes, nejūtos labi, es jūtos nedroši, es gribu mājās, jo te ir mamma un tētis un te ir droši. Tas ir tāds viens. Jā, tas pazaudē bišķiņ to domu. Jā, bet ja, piemēram, ilgstošāk tiešām bērns par tām sāpēm. Paliek tumšs, viņam sāp vēders, viņam, varbūt pat slikta dūša ir. Tas, kas ir, tātad, ja bērns nāk, mēs arī esam noguruši un visādi var būt, un bērns nāk ar tām savām bailēm, un mēs tur pasakam, es esmu noguris, ej čučē, taču nekā tur nav, un viss kārtībā, un 1, 2, 5, 10 reize tāda, un tad bērns tās savas emocijas sāks izpaust fiziskā veidā. To sauc par somatizāciju gudrā vārdā, kas nozīmē to, ka bērns savas emocijas izpauž ar fiziskiem simptomiem. Un tas ir visbiežāk, protams, tās vēdera sāpes, galvas sāpes. Un tad ir ļoti svarīgi vienkārši tam pievērst uzmanību un runāt ar bērnu. Vienkārši runāt, kā tu jūties, kā tev pagāja šodien diena, vai ir kaut kas, par ko tu satraucies, vai tu par kaut ko jūties dusmīgs, vai kaut kas vai tev pietrūks laiks ar mani. Skatīties, vērot, kas tam bērnam notiek. Un, mēs visi pieļaujam kļūdas. Nav vecāku, kas nepieļauj kļūdas tiešām. Un tas ir ok. Mēs arī esam cilvēki, mēs arī to darām pirmo reizi. Tas arī mums ir kaut kas jauns. Un līdz ar to tāpēc arī svarīgi ir pašiem sev atzīt, ka tas ir ok, ka mēs esam kļūdījušies, bet mēs tam bērnam pievēršamies tajā brīdī. Teiksim, arī, ja mēs neesam kaut kur norēģējuši, mēs varam teikt, Klau, piedod, lūdzu, ka es iepriekš tiešām neuztvēru nopietni vai neticēju tam, ka tu teici, ka tu baidies, bet es tiešām redzu, ka tev ir bail, es tiešām redzu, ka tu jūties nedroši, un es esmu šeit blakus, un kopā mēs tiksim galā. Tas arī ļoti, ļoti būtiski ir. Ja tomēr vecāks
arī dažādu iemeslu dēļ, vai ir noguris, vai varbūt tiešām nevar atrast tos īstos vārdus. Kurā brīdī varbūt ir un kādas ir tās iespējas griezties pie psihologa. Esmu dzirdējis šos kaut kādus siltos graudus, kas arī nomierina. Varbūt pirms psihologa tu vari ieteikt vēl kaut kādus solīšus. Tiešām, ka vecāki saprot, es arī ar to netieku galā. Tie pirmie soļi, kur mēs vēl meklējam to palīdzību. Un tiešām arī, kā tu minēji, tur tā silto graudu terapija, smilšu terapija, var vienkārši pierakstīties pie ģimenes psihoterapeita vai psihologa sistēmiskā, un tad aiziet visa ģimene kopā un aprunāties, kas īsti tur notiek. Bet līdz tam jau parasti mēs tiekam tajā brīdī, kad bērnam parādās tiešām kaut kāda simptoma, ka viņš netiek galā. Jo, ja šis, teiksim, ieilgst arī tās bailes no tumsas, tas var laika gaitā pārvērsties bērnam par trauksmi, piemēram, vai par kaut kādiem panikas traucējumiem, vai šausmīgi, tiešām par fobiju, kad ir tik ļoti bail no tās nakts, kad ne par ko negrib iet gulēt, vai tiešām tā somatizācija, parādās tie simptomi arī, ko iepriekš minēji. Vai arī bērns tiešām ļoti slikti guļ, tāpēc, ka viņam ir ļoti bail, viņš mostās pa nakti, un tad, kas laika gaitā notiek, zūd koncentrēšanās, uzmanības noturības spējas, un bērnam sāk parādīties kaut kādas uzvedības problēmas bērnu dārzā, un tad ir arī jāpievērš uzmanība tam vairāk, un tajos gadījumos arī var vērsties tālāk pie speciālistiem, kaut vai tīri uz konsultāciju, kaut vai tīri aiziet aprunāties, kā labāk menedžēt, kā runāt, kā arī vecākiem. Ja vecāki paši saprot, ka viņiem ir grūti tajā brīdī izturēt, arī vecāki paši var vērsties, teiksim, pie psihoterapeita vai psihologa, meklēt to palīdzību, jo ļoti bieži jau vecāki ir tie pirmie, ar kuriem sākās tās izmaiņas. Jo tas jau arī parasti nevar mainīties bērns, ja nemainās vidu un sistēma. Un arī jau minēja, ka tas ir normāla parādība, piemēram, tās pašas bailes no tumsas. Mēs varētu teikt, ja viss ir kārtībā, mēs no tā izaugam. Bet ir šīs bailes, piemēram, kaut vai no augstuma. Tas jau ir laikam, vai šīs fobijas, tu minēji, tas ir kaut kas tāds, manuprāt, neizārstējams. Vai tomēr, kā tu varētu kaut ko tādu pakomentēt, ka tiešām, piemēram, no kā var būt, no tā paša augstuma, no kaut kāda, tur laikam ir pārāk garš saraksts. Bet tās ir tādas, ka tu pat pieaugušā vecumā pa lielam īsti nekontrolē, tas ir kaut kur tevī iekšā. Ko ar to darīt? To var tikt galā, un tas arī tas pats ejot, teiksim, pie psihoterapeita vai psihologa, sevišķi tāda kognitīva behaviorālā terapija tam ļoti var palīdzēt, vai arī ir tā saucamās ekspozīcijas terapijas. Bērniem arī šīs fobijas var būt, viņas var būt no augstuma, viņas var būt no zirnekļiem, vai no kaut kādiem šitiem kustoņiem, kas varētu būt, vai no šaurām telpām, klaustrofobija. Bet tas nav tā, ka šīs bailes nevar uzvarēt. Vienkārši tās ir tādas ļoti dziļi iesakņojušās bailes, tāda trauksme, kuru var menedžēt un kur ir jāmeklē, no kurienes viņa nāk. Un ja mēs redzam, ka bērns, teiksim, ar to saskarās un viņš tiešām nekādā veidā mēs paši netiekam galā, tad tiešām arī ir jāvēršās pie speciālista. Es domāju, arī psihologs, arī smilšu terapija ļoti labi var tam palīdzēt. Laicīgi to noķert un paskatīties, kas tas ir, jo katram jau no mums tās fobijas veidojas kaut kādu iemeslu dēļ. Vai ir bijis kaut kāds traumatisks notikums ar to, vai mēs no kaut kā esam šausmīgi pārbijušies. Pieaugušiem bišķiņ citādākas fobijas, bet jebkurā gadījumā mehānisms jau kaut kur ļoti līdzīgs, bet tas noteikti ir tas brīdis, kad ir jāvēršās pie speciālista, ja tas pāraug tādā fobijā. Un tas noteikti es visdrīzāk aicinātu arī nespiest, piemēram, man bērni tev no bail no augstuma, uzkāpsim turnīti, ka pārvarēsim, ja? Vai tev bail no zirnekļiem, paņem to zirneklīti rokā. Es domāju, ka tur var lielākās auzās iebraukt. Tā ir, tas var tiešām pavisam biedēt, jo, teiksim, es īsti neesmu saskārusies profesionāli pati ar bērnu fobijām, varbūt pusauģu vecumā vienīgais atnāk bērni ar kādām fobijām.
Bet pieaugušiem jau arī ir tā, ka, ja viņiem ir kaut kādas šīs fobijas, tad tā ekspozīcijas terapija ir ļoti, ļoti lēna. Sākumā jau mēs sākam domāt par to. Iedomājies, ka tu uzkāp kaut kur augstāk, piemēram, kā tu jūties, un skatīties, kurā brīdī jau bieži vien jau domājot par to, ir tāds, ka viss sākās trauksme tajā brīdī. Un tad lēnītēm, kad cilvēks sadzīvo ar to domu, viņš viņu pieņem. Tad ir nākamais solīts, kad aiziet ar kādu drošu personu kopā, pakāpies kaut mazliet, paskaties, pavērot savas sajūtas, kā tu jūties. Un tad cilvēks laika gaitā arī nonāk līdz tam brīdim, ka viņš uzkāp tajā turnī, vai viņš tur var tajā liftā braukt, vai viņš tur var tiešām tam zirneklim pieskarties. Bet bieži vien jau fobijas nav par fobijām, bet tas ir tiešām par kaut ko pavisam citu apakšā. Bet tas arī, es domāju, tajā sesijas laikā tas tiek atrisināts. Jā, laika gaitā to arī tiešām var atrisināt. Jā. Tad varbūt tāds posms pusauģis, vai tur ir kaut kas īpašs arī izkristalizējis, no kā tad tajā laikā ir vairāk bail? Pusauģi ir tāds ļoti interesants vecuma posms, kas ir gan sarežģīts arī pašiem pusauģiem, tāpēc, ka tas ir tas brīdis, kad tā prefrontālā garoza nobriest. Viņiem sāk lēnītēm parādīties tā loģiskā domāšana, bet viņiem arī saskarās ar ļoti daudz dažādām grūtībām. Es domāju, tas galvenais ir tīri par to iederēšanos un par tiem sociālajiem jautājumiem, kad pusauģiem ir ļoti bail, kad vai mani pieņems, vai mani sapratīs, vai man būs draugi, vai es esmu stilīgs, vai es esmu stilīga. Vairāk tie jautājumi tiešām par to, vai kāds mani mīlēs, vai gribēs būt ar mani attiecībās. Bieži vien arī, ja vecāki ir prasīgi vai paši bērni prasīgi pret sevi, tad uztraukums par tām atzīmēm. Kādas man būs atzīmes, kā būs. Bet pusauģiem šķiet, ka tādās sociālās situācijās vairāk viņi saskarās ar tām bailēm, ka viņiem ļoti bail būt atraidītiem. Jo tas arī ir tāds ļoti sensitīvs posms, tīri tā domājot, tur ļoti notiek kaut kādā ziņā līdzīgi procesi kā 2-3 gadu vecumā, kad bērns sāk atdalīties no vecākiem. Un tas ir tas posms, kad bērnam ir tāds, es gribu paskatīties, kas tur tajā smilškas vai spēļu laukumā notiek, bet es nobīstos atnāk atpakaļ pie mammas, ierāpjos klēpītī un te ir droši. Pusauģiem tas ir jau bišķiņ citādākā, advancētākā pakāpē, bet tas arī ir tas brīdis, kad pusauģi tu saka, tu man nepatīc, tu mani nesaproti, es te pienīstu, ko tu vispār saki. Un tas arī ir tāds grūts periods, jo viņiem it kā no vienas puses viņi to vecāku atraida, bet viņiem viņu tāpat vajag. Te es tieši gribēju prasīt, ko mums kā vecākiem šajā posmā darīt, ja mēs redzam, ka ir tās lielāka trauksme, bet no otras puses viņi tā kā īsti ar mums to vairs dalīties negribam, vai arī iedrošināt, runāt tad tiešām ar kādu speciālistu, kas būtu šajā posmā vecāku pareizākā rīcība. Un tas, kas noteikti ir, ja bērns negrib runāt ar vecākiem, tas ir ok, bet arī iedot bērnam to validāciju vai akceptu arī tādā ziņā, ka, hei, kad es esmu šeit, ja tu gribi runāt, kad es tev uzklausīšu, būšu līdzās tālāk, jo tā ir bērna izvēle. Otrs ir tas, ka viņi ļoti uzticās draugiem, un draugi kļūst par tām primārajām uzticības personām, bet ja mēs redzam, ka bērnam ir, teiksim, kaut kāda depresija parādās, tāda nomāktība, apātija, gribās izolēties, negribās īsti nevienu runāt, nekas neinteresē, vai ļoti bieži pusauģu vecumā sākās arī panikas slēgums, piemēram, vai trauksmes slēgums, ka viņi nesaprot, kas ar mani notiek. Un tajos brīžos var iedrošināt to pusaudzi, teikt, ka, hei, kad mēs varam kopā paskatīties kādu speciālistu, varbūt tu gribi aiziet parunāt. Jo ļoti bieži jau tas psihoterapeits arī ir tā persona, kas ir neitrāla. Tāpēc, ka mēs jau esam tie neitrālie cilvēki, mēs neko par viņiem nezinām, mēs viņus nevērtējam, mēs viņus pieņemam tādus, kādi viņi ir. Bet tā arī tāda pusauģa izvēle. Ja mēs paši esam tam atvērti un tā kā arī rādam bērnam, ka, hei, kad ir ok, tur aiziet pie speciālistu un parunāt, un, ja tev nepatiks, tu vari droši neiet. Bet, teiksim, ja jau ir tādas nopietnākas psihiskās problēmas, ļoti, ļoti svarīgi tomēr aiziet, vai arī, ja tiešām nevar draugus atrast, piemēram, ir kaut kādas problēmas ar komunikāciju, socializāciju. Tas arī ir tas brīdis, kad ir pirmās mīlestības. Un, kad izjūt pirmās attiecības, ir ārkārtīgi liels krīzes pusauģiem. Un tad arī viņiem nākt, viņiem runāt. Mēs daudz kur varam palīdzēt, un arī vecāki var palīdzēt tādā ziņā. Vai arī bērniem ļoti bieži arī pusauģu vecumā ir kāda uzticības persona. Vai tā ir tante, vai onkulis, vai krustmāte, vai krustāvs, vai māsa, vai brālis. Tad viņi tā kā vēršās un runā par to. Labi, vai ir vēl kaut kāda tāda
teiksim, ikdienišķi, ko tu bieži sastopies, kam vecākam varbūt jāpievērš uzmanība. Varbūt tas nav, ka bērns atnāk un pasaka, es redzu briesmoni, viņš mums to pavēsta. Vai ir vispār kaut kas tāds, kas mums būtu jāvēro un jāsaprot tā kā pašiem bez tā bērna izteiktā vārda? Viena lieta, kas arī ļoti svarīga, ir bērni ļoti vēro vecākus. Tīri to neverbālo komunikāciju. Pēc sejas izteiksmes un ķermeņa valodas viņi var perfekti pateikt, kā vecāks jūtās. Un viņi to nolasa arī, mazliet atgriežoties atpakaļ par tām bailēm no tumsas vai mošķiem. Ja viņi redzēs vecāka sejā kaut mazāko satraukumu, viņi nolasīs, ka nē, tā kā te ir nedroši, tad te ir jāsatraucās. Bet tas, ko noteikti būtu jāpavēro, ir tas, kad bērnu dārzā sāk parādīties tādas pirmās uzvedības problēmas. Vai problēmas ir kaut kāda agresivitāte, kad dārziņā sūdzās, ka tas bērns netiek galā pats ar savām emocijām, vai parādās arī tagad ļoti bieži arī tas pats uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, kad ir jāpievērš uzmanība, vai tas bērns vairāk sāk izolēties, vai viņš tur nevienu nerunā, norobežojās. Ļoti jāpievērš uzmanība ne tikai, protams, tām bailēm no tumsas vai mošķiem, bet vispār ikdienā jāstāsta, kā tas bērns jūtās. Un tāpēc ir ļoti svarīgi katru dienu ar viņu iečakoties un uzdot viņam tos jautājumus, kā tu jūties, kā tev šodien gāja, kas bija foršākais, kas ar tevi šodien notika, vai bija kaut kas tevi sarūktināja, vai bija kaut kas tevi sadusmoja. Un ja mēs esam tam bērnam līdzās jau no agrīna vecuma, tad arī tas bērns iemācās tā kā ar mums runāt, un arī mēs kļūstam par tām uzticības personām, un bērns jūtās droši. Kas būtu varbūt tas pamats? 3 lietas, ko mēs noteikti nesakam bērnam, redzot, ka viņam vienalga no kā ir bail. Varbūt 3 lietas, ar ko mēs tad sākam. Tas, ko mēs noteikti nedaram, mēs bērnu neizsmejam. Tā, kādas muļķības tu izdomā, ko tu tagad te stāsti, nekauninam, nevainojam, neminimizējam viņa problēmas. Tā ir vairāk kā 3, bet tur diezgan svarīgas tās lietas ir. Tā kā, ja bērns nāk un stāsta par kaut ko, tad mums ir jāatrod tās savas 15 minūtes kā minimums tiešām nedalīt uzmanību tam bērnam. Un tas, ko darīt, noteikti ir būt līdzās tam bērnam, validēt tās viņa izjūtas, uzklausīt viņu un vienkārši būt kopā ar viņu tajā brīdī. Un teiktu, ka tas tādas galvenās lietas. Kad neignorēt, un būt un ieraudzīt un pamanīt to bērnu. Jā, un ka tiešām tām bailēm tā tad parasti jau apakšā ir tās emocijas. Tā tad jāuzrok, kas tad tajā brīdī var būt pamainījies un no kā tas ir. Bet tas ir normāls process, izejams cauri, tā kā, tad lai mums visiem veicas. Paldies! Paldies!